Sveiciens visiem. Šodien tāda nedaudz vējaina tā diena. Brīžiem saulīte spīd, brīžiem nespīd. Doma bišķiņ aplidot šo te rajoniņu Salaspils baznīcas paskatīties, varbūt līdz skolām tikt, no te jau redzēs. Un tad ar šo te DJ Neo mazo droniņu skatāmies. Tad aiziet, baznīca skan fonā. Home point updated. Vējels šodien ir mazliet. Pacelsimies vēl augstāk bišķi. Ir kaut kāda augšā ir vēl stiprāks vējš. Mēģinās kaut kādi 46 metri. Tā priekšā mums ir luterāņu baznīca. Mēģināsim iefilmēt kaut kādu. Tā neizdevās. Šo te un uz šo te pusi. Okay. Luterāņu baznīca. Bišķiņ aplidot. Staisīt smuku kadru. Tur, kur noķēru to punktu vajadzīgo. Un tagad vējš šodien ir. Brīdinājums ar par stipru vēju. Bišķi nolaisties zemāk. - 46 metri. Priekšā mums ir Rīgas iela. Tā, beidzam aplidot. Mēģināsim palidot līdz katoļu baznīcai. Tātad šī bija luterāņu baznīca. Tuvāk dzelzceļam, kas ir. Saulīt ar brīžiem spīd, tomēr atkal jau stipra vēja brīdinājums. Zemā gluži man tā kā laikam negribās lidot. Drusku varbūt 44 metri. Rīgas ielas aplis. Jā, šodien vējains. Baznīca. Mēģināsim iefiksēt un aplidot. Šoreiz uz šito pusi. Go. Mēģinās arī iefilmēt labu skatu. Vējš šodien. Kā jau nav baigi traks. Bet, jā. Tur augšā varbūt bišķi spēcīgāks tas vējš. Labajā pusē mums Elvija veikals paliek. Un tā mums ir katoļu baznīca. Tas viss spriežot notiek dievkalpojums. Jau zvanīja.
Selvi, kur ir. Šajā pusē, kas mums ir priekšā ir Rimi. Cik mums ir attālums? Signāls ir stiprs. Attālums 483 metri. Priekšā ir veselības centrs. Brīdinājums atkal par stipru vēju. Tā, rekur, pirmā vidusskola. Vidusskola Salaspils, tātad stadions. Kreisajā pusē paliek mums baseins. Tālāk uz priekšu ir pamatskola. Nekā būs tomēr aplidojis visu vajadzīgo. Aha, signāli drusku pazūd. Lidls apakšā mums paliek. Stiprs vējš. 55% paliek, 623 metri jau attālums. Tas lidlu no pareizās puses iefilmē. Nē, nebūs. Signāls pazuda. Braucam atpakaļ. Mēs esam. Te arī esam. Tātad stadions. Notiek kaut kādas spēles notiek. Mēs lidojam atpakaļ. Vējš ir stiprs šodien. Kādā prožektorā neiebrukt. Te, nu jā, rekur Salaspils dīķi. Tas saucamais home points man neskāpēc atkal ir novirzīts. Viņš, ja nemaldos, atrodas dīķi. Pēkšņi pazaudēja vadību, tad hopā un viss. Un dīķi iekšā. Jaunais ceļš. Tā mums vēl baterija ir, mēs varam bišķi te palidot. Šim te ceļam vajadzētu atslogot Salaspils centru. Viņš tur no lielās šosejas nogriezīsies, lai apbrauktu Salaspils centru. Un tad centra krustojums tur it kā vajadzētu būt mazāk mašīnām. Nu, tā jau redzēs. Ka jau nodos, tā jau redzēs, kā tur būs. Patreiz vēl topa ceļš. Jā, šodien vējiens. Diezgan. No rīta bija smukāks laiks, no rīta var teikt, ka vēja nebija. Un tagad jau ir kaut kāda 2:00 laikam. Bet nebija, mājas darbi visādi, kamēr. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Nospīdīsim, lai viņš atgriežās uz mājām. Viņam bišķi pret vēju arī lidot, tā kā 30% ir, bet rekur jau. Tagad mājas punkts ir pareizā vietā, bet diez vai, ka viņš nosēdīsies uz tā soliņa, no kuru es viņu palaidu. Jā, praktiski iefilmēju visu, ko gribēju. 2 baznīcas, 2 skolas, apmēram kuri veikali atrodas.
grūti viņam iet. Bet nu turās, maziņš. Bet nu turās braši pret vēju. Šodien lidoja normālajā režīmā, neslēdz sporta režīmu. Bet normālais režīms man arī bišķiņ tā kā izmainīts ir uz ātrāku. Nu jā, viņš ležās lejā, ne tur, kur viņam vajadzētu laisties lejā, bet man vienmēr jau var apturēt. Ups. Būtu kokā iekšā. Tā. Nākamā kokā iekšā. Landing. Nu, it kā tu, ko gribēji, to visu izdarīja.